Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Uģis Lībietis, un šī ir 5. drošības fórumu sērija. Un tā ir vieta, kur es un mani kolēģi no ārpolitikas institūta mēs apspriežam interesantas dažādas tēmas par ārpolitiku, drošības politiku, kas ietekmē un arī pašreizējā situācijā Eiropu, mūsu valstis un, protams, arī plašāku perspektīvu. Un šodienas temats, manuprāt, ir ļoti interesants un varbūt pat nedaudz provokatīvs, par ko es patiesībā priecājos, jo visi mani profesori universitātē arī mācīja būt provokatīvam, un es to vienmēr esmu izmantojis vai centies ievērot kā žurnālists. Un šodien mēs runāsim par divām ļoti svarīgām kaimiņu valstīm Eiropai, kuras abas ir ekonomiski un politiski arī aizsardzības jautājumos ļoti nozīmīgas. Mēs runājam par Ukrainu un Turciju. Un es domāju, ka šīs diskusijas motīvs, kurš no vai kura no šīm kaimiņu valstīm ir labvēlīgāka, piemērotāka, teiksim, labāka Eiropas Savienībai, manuprāt, tas ļoti raisa pārdomas, ja mēs tā nostādām šo jautājumu. Bet es nerunāšu viens. Man ir gods sveikt savus cienījumos viesus. Justīna Gatkovska, Varšavas austrumu pētījumu centra direktora vietniece Justīna Gatkovska un doktors Tonijs Alaranta, kas ir vecākais pētnieks Somijas ārpolitikas institūtā. Sveiki un paldies par uzaicinājumu. Pirmais jautājums iesildīšanās, bet gan jau arī pavisam noteikti šī temata ar kodolu saistīts, tad, ja jums būtu jāatbild uz jautājumu, un jūs būtu vienkārši cilvēki no Polijas vai no Somijas, kā satikti uz ielas, tad es jums pajautātu, kura valsts ir svarīgāka Eiropai, Ukraina vai Turcija? Es domāju, ka tāds vidusmēra cilvēks uz Polijas ielas atbildētu, ka tā ir Ukraina. Tā ir ļoti svarīga valsts Polijai, bet arī Eiropas drošībai un ekonomiskajai labklājībai, un mums ir Ukraina arī jāieved NATO. Attiecībā uz Turciju, es domāju, ka šī valsts ir tālu. Domāju, ka poļiem gan ir pozitīva attieksme pret šo valsti, bet ja mēs runājam par Turcijas dalību ES, tur ir daudz pretrunu, un tas vēl tā kā nav izlemts, ja tā var teikt. Ja tad vēlreiz, ja mēs aptaujājam cilvēkus uz ielas, tad es domāju, ka būtu tāds kā 50/50 vai par vai pret Turcijas dalību. Tonī? Es teiktu, ka īstermiņā vai vidējā termiņā Ukraina ES ir svarīgāka, bet ilgtermiņā varētu izrādīties, ka Turcija ir svarīgāka, ja mēs runājam par vidusmēra cilvēku uz ielas. Ja jūs jautātu šodien, es teiktu, ka 100% vai 100% cilvēku uz ielas teiktu, ka Ukraina ir svarīgāka. Tātad tā ir pašreizējā situācija. Jūs abi gan minējāt, ka atbildes varētu atšķirties atkarībā no laika, taču arī Justīna pieminēja kādu vēl aspektu, un mēs runājam par to, ka Turcija jau ir NATO dalībvalsts, un tagad mēs runājam no Eiropas perspektīvas, bet vai mēs varam ņemt vērā, vai ņemot vērā visas ģeopolitiskās norises, vai mēs varam atdalīt šīs divas lietas, Turciju kā NATO dalībvalsti, vai Turciju kā potenciālo Eiropas Savienības dalībvalsti kaut kad nākotnē? Vai šie transatlantiskie jautājumi, vai tie ir jāņem vērā atsevišķi, vai drošības jautājums jau vienmēr ir tā kā vienā virzienā? Manuprāt, jautājums ar Turciju ir daudz sarežģītāks, un kā kolēģis no Somijas minēja, tad Ukrainas dalība ES, NATO kopumā ir svarīga no īstermiņa perspektīvas,
bet Turcijas dalība ES varētu būt svarīga Eiropas Savienībai un kā Eiropas projekts ilgtermiņā. Tam es pilnībā piekrītu. Šobrīd mums ir situācija, kurā gan ES, gan Turcija neizrāda tādu kā īsti pilnīgu vēlmi, lai Turcija pievienotos ES no Ankaras puses, mēs tādu neredzam. Un es domāju, ka Turcija sevi pozicionē kā atsevišķu dalībnieku, spēlētāju arī NATO ietvaros, kur tā ir dalībvalsts. Turcija tāpat nepievienojās sankcijām. Turcija cenšas būt sava veida līdzsvarotājs, cenšoties runāt gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju, pat ja tā ir daļa no rietumiem. Un pašreizējā Turcijas vadība cenšas vai vēlas saglabāt šo pozīciju, būt atsevišķam spēlētājam ar savām lielākām iespējām veidot tieši savu politiku, būt vairāk neatkarīgai, kaut gan jau NATO ietvaros. Un tieši tāpat mēs nesen samitā dzirdējām Erdoganu sakām, ka, kaut arī mēs tiešām sākām, ka dzirdējām, ka Erdogans ir minējis par integrācijas sarunām ar ES. Un tieši tāpat daudz novērotāji uzskata, ka tas ir varbūt, un ir arī sarunas par vīzu režīmu atvieglošanu. Mēs runājam par varbūt muitas savienību starp Turciju un ES. Un nav īstas tādas vēlēšanās Turcijas pusē atvērt it kā vai atsākt šīs sarunas. Godīgi sakot, no Eiropas Savienības puses, es domāju, ka ir diezgan daudz skeptisku balsu par integrācijas procesu atsākšanu, ņemot vērā Turcijas arī notikumus. Bet no tāda vispārīga viedokļa, paskatoties arī no ģeopolitiska, strateģiska viedokļa, es pilnībā neatmestu iespēju, ka Turcija kādu dienu varētu pievienoties ES, un tas var būt svarīgi, ja mainās situācija pašā Turcijā, gan arī ES. Un es domāju, ka pēc pāris gadiem iespējams mums būs jāatgriežas pie idejas, kā Turcija integrēsies Eiropas Savienībā ģeopolitiski, strateģiski vai šo iemeslu dēļ, lai stiprinātu Eiropu kā ģeopolitisku spēlētāju, un mums tas ir jāpatur prātā. Toni, varbūt tāds jautājums sekojot šai diskusijai, jūs jau minējāt, Justīna minēja, ka tā integrācija iespējams ir jāsāk pēc pāris gadiem, bet iespējams jau tagad patiesībā ir jādomā par ciešāku sadarbību, kā jūs domājat? Jā, protams, mēs tagad esam jaunā situācijā, jo pēkšņi atkal ES paplašināšanās ir dienas kārtībā, kas tā nav bijis. Tā kā tā nav bijis jau vairāk nekā 10 gadu, un es esmu diezgan pārliecināts, ka nākamajā padomes sēdē būs lēmumi par Ukrainu, Gruziju, Rietumu Balkāniem. Es nedomāju, ka mums vajadzētu sagaidīt, ka vienkārši Turcija skatīsies pasīvi no malas uz šāda veida attīstību. Tā ir pašai savas intereses, piemēram, Rietumu Balkānos. Tā ir savi varas tīkli. Tas ir izšķirošs spēlētājs arī Melnās jūras reģionā, bet problēma ir tā, ka Turcija, protams, vēlētos šīs lietas kaut kā kopā sajaukt. Turcijas vadība jau vairākas reizes ir norādījusi, ka Eiropas Savienībai ir stratēģisks aklums un nenotiek varbūt tāda Turcijas pieļaušana ES vai integrācijai, bet, teiksim tā, Eiropas Savienība ir politisks veidojums, nav drošības alianse un ir normatīvie kritēriji,
kurus uzsver pilnīgi visi ES vadītāji, un tad mums ir arī jāņem vērā, ka ja mēs runājam par paplašināšanos ar Rietumbalkānu, Grūzijas, šīm valstīm un Ukrainu, tad no šīs perspektīvas un no normatīvās perspektīvas mēs esam pilnīgā strupceļā attiecībā uz Turcijas režīmu, jo tas rīkojas tieši pretēji šiem jautājumiem. Un vēl kāds jautājums ir, es arī nedomāju, ka pat tad, ja mums būtu pilnīgi nobriedusi liberāla demokrātija Turcijā, es vēl aizvien tik un tā neticu, ka būtu tāda patiesa iespēja Turcijai pievienoties Eiropas Savienībai. Tā vienkārši ir pārāk liela, un tur ir daudz konservatīvo labējo aprindu. Eiropā domā, ka tā ir daļa no Eiropas. Tātad nedomā, ka tā ir daļa no Eiropas, un tā ir dilema, patiesībā ar kuru būs jāsaskaras arī nākotnē tik un tā. Tāpēc ar Turciju ir sarežģīti neatkarīgi no tā, kas notiek pašā valsts iekšienē. Tas, manuprāt, ir tas, kas ir jāpatur prātā. Visās šajās diskusijās un vienmēr. Jūs norādījāt vienā no savām publikācijām, ka viens no galvenajiem šķēršļiem ciešākai sadarbībai ar Turciju ir bijuši dažādi autoritāri notikumi, un šīs attiecības lielākoties ir bijušas kā darījumi, koncentrējoties uz kaut kādām savstarpējām atkarībām, piemēram, jautājumos par bēgļiem un migrantiem. Tagad Somija arī piedzīvo bēgļu plūsmu, kas ir no ļoti negaidīta virziena. Pirms 8 gadiem šis virziens bija no dienvidiem. Turcija tajā brīdī bija ļoti svarīga, un daudzas Eiropas valstis uzsvēra to, ka mēs nevaram uzņemt tik lielu migrantu un bēgļu pieplūdumu. Turcija tajā brīdī ļoti palīdzēja, bet jau pēc vairākiem gadiem mēs piedzīvojam vēl lielāku migrantu un bēgļu pieplūdumu, šoreiz no Ukrainas, un tajā brīdī Ukraina kļūst par ļoti svarīgu. Tad kā jūs komentētu? Bēgļi no vienas puses ir svarīgi, vai no viena virziena, bet no otra virziena nav tik svarīgi, un tad viņi ir. Vienus mēs uzņemam un sagaidām, bet no otras nē, un tad Eiropas interesēm arī tieši tāpat viena ir izdevīga un citi nav. Justīna, gribētu zināt jūsu viedokli. Es domāju, ka gadījumā ar Ukrainu gan cilvēki kopumā Eiropā, sabiedrība, politiskā elite kopš 2022. gada 24. februāra uzskata, ka tas ir plaša mēroga Krievijas iebrukums Ukrainā, un tam ir bijusi tieši ietekme uz Eiropas drošību. Tas izaicina Eiropas drošības arhitektūru, un ne tikai vispār drošību, bet arī Eiropas pamatvērtības. Tas apdraud, un cilvēki, valstis nosaka paši savu politiku, suverenitāti. Īpaši postpadomju telpā to asi izjūt par to, ka cilvēki tātad pilnībā viņiem ir jābūt iespēja izvēlēties arī savus pārstāvjus, un viņi rīkojas atbilstoši demokrātiskiem standartiem, tuvojoties tieši vai tāpēc, kā viņi tuvojas Eiropas Savienībai un NATO, un arī ģeogrāfiski, jo šis konflikts ir tik tuvu Eiropas Savienībai, un tā ir brutalitāte, kas patiesībā atgādina Otro pasaules karu. Dažādas tādas zvērības un operāciju gaitā veiktā brutalitāte no Krievijas bruņotajiem spēkiem un viņu pastrādātie kara noziegumi. Es domāju, ka visi šie jautājumi kopā ir satricinājuši gan politisko eliti, gan sabiedrību, kura beidzot ir sapratusi to, ka Ukraiņi ir
daļa no Eiropas, no plašākas Eiropas sabiedrības, un Ukraina ir ļoti, ļoti tuvu Eiropai, un mēs arī redzam to, ka Ukrainas kandidātu valsts statusa piešķiršanas diskusijas un Ukrainas tātad pārunas par Ukrainas dalību, tas viss liecina par kādu, tādu viedokļu maiņu attiecībā pret Ukrainu. Turpmākajos gados redzēsim vēl vairāk, kāda būs šī attīstība, bet vispār ir mainījusies Ukrainas uztvere, un Ukraina uztver kādu daļu no Eiropas kopienas, nevis kādu daļu no vai valsti, kuru ļoti ietekmē Krievija. Tas atkal vēlreiz ir jāsaka, tas ir ļoti nozīmīgi, un tas arī ir veidojis to attieksmi pret Ukraiņu bēgļiem. Bet, kas attiecas uz bēgļiem no tuvajiem austrumiem, tad te ir pavisam cits stāsts. Jo, protams, ka pastāv tūlītēja interese, vai šie te arī piederība Eiropas ģimenei vai kultūrai, tur tādas nav. Tieši tāpēc šī pieņemšana vai uzņemšana attieksme, tas viss ir bijis pilnīgi atšķirīgi pret šiem bēgļiem. Tonī, kā ar jūsu viedokli? Es piekrītu tam, ko Justīna tikko teica, ka pastāv šis te jautājums par tuvumu, un, protams, ka ir būtiska atšķirība. Ar Ukrainu mums ir ārējs iebrukums, Krievija ir iebrukusi, Ukrainā, bet, piemēram, Sīrijas konfliktā mums ir īsts pilsoņu karš, ko izraisīja tie paši vecie apstākļi un mehānismi, kas ir raksturīgi šai valstī, vai plašāk tuvajos austrumos ir kādi citi mehānismi, vēsturiski procesi, kas ir noveduši pie nestabilitātes un konflikta konkrētajā reģionā. Tieši tāpēc tas ir. Arī es piekrītu, tas ir citādāk attiecībā uz Ukrainu. Skatoties kartē, piemēram, no Somijas līdz Balkāniem, varbūt ir tāda spēcīga pārliecība, ka Ukraiņi cīnās visu mūsu vārdā, jo mēs arī, kas ir Krievijas kaimiņi, arī esam tikuši militāri konfrontēti, un mēs nevaram izvairīties no tās domas, ka Ukraiņi šajā karā cīnās tostarp par mums. Tieši tāda ir atšķirība šajos divos gadījumos. Man arī šķiet, ka pastāv tāds plašāks priekšstats par to, ka viena no šīm valstīm ir vairāk kā mēs vai līdzīgāk mums, bet otra gluži ne tik līdzīga mums. Tāpēc varbūt tas, un tāpēc varbūt vajadzētu to paturēt arī nedaudz tālāk. Bet tādā situācijā, kad daudzas lietas ir atkarīgas no ekonomiskajiem aspektiem, ir dažādi ekonomiskie jautājumi, valstu attiecības starp veidotas tiek, protams, kā ar ekonomisko sadarbību. Visi cīnās par labāku pozīciju Eiropā un pasaulē. Gan Ukraina, gan Turcija ir ļoti svarīgas kaimiņu valstis. Tomēr es teiktu, ka tā attieksme nav gluži tāda pati un iespējams pat Eiropas valstīs, vai Eiropas valstis iespējams arī neņem vērā visus šos aspektus, vai tas ir tāds vairāk politisks vai ekonomisks jautājums. Kā jums šķiet attiecības starp Eiropu, Turciju, Ukrainu? Kā ir ekonomiskajos jautājumos? Vai tie ir ļoti svarīgi pašreizējā situācijā vai netik svarīgi? Tonī, tagad es gribētu sākumā dzirdēt no jums. Par Turciju konkrēti es domāju, ka ekonomiskā saikne starp Turciju un Eiropas Savienību vai arī lielākajām dalību valstīm
Tad lielākās dalībvalstis ES un Turcijas ekonomiskās attiecības ir tas pamats ES Turcijas ekonomiskajām attiecībām. Tieši tāpat, kā Justīna pieminēja, ka Turcija pati vēlas būt vairāk autonoms spēlētājs, neatkarīgs spēlētājs, īpaši arī neatkarīgāks no Eiropas un rietumiem, ar kuriem valstī ir bijušas attiecības jau vairāk nekā 200 gadus attiecības, un tagad Turcija vēlas šīs attiecības iespējams pat pārtraukt, jo uzskata, ka tās ir bijušas pazemojošas attiecības attiecībā pret Turciju. Taču joprojām ES ir Turcijas partneris un viens no svarīgākajiem tirdzniecības un ekonomikas partneriem. Un pārskatāmā nākotnē noteikti turpināsies un ir jāņem tas vērā. Ja mēs runājam par Spāniju, Vāciju, Itāliju, Franciju, visiem šiem dalībniekiem ir liela ekonomiskā interese attiecībā uz Turciju. Viņiem ir lieli uzņēmumi, Siemens, piemēram, un arī ražošanas ķēdes vai tātad rūpnīcas, kādas ir izvietotas arī Turcijā. Ir veiktas ļoti daudz tiešās investīcijas valstī. Tas ir viens no lielākajiem iemesliem, jo viens no argumentiem ir tāds, ka mēs esam šajā vietā, jo ES nekad nav bijusi pietiekami stingra attiecībā uz Turcijas uzvedību. Taču viens no iemesliem šādai maigai nostājai vienmēr ir bijis tieši šīs ekonomiskās intereses. Tāpēc tas ir šo attiecību pamatā. Un tas ir tas, kas ir palicis, kaut arī politiskās un diplomātiskās attiecības ir kļuvušas ļoti dīvainas. Kā ir ar Ukrainu, Justīna? Pirms atbild uz jūsu jautājumu, es atgrieztos pie tā, ko nu pat teicāt, ka viena valsts ir vairāk kā mēs un otra netik daudz. Un es neesmu pārliecināta, ka es tam piekrītu, jo varbūt, ka Tonijam zināms labāk, taču es atceros laikus, kad pie varas Turcijā nāca Erdogans, un bija daudz entuziasma politiskajās aprindās, bija īpaši Vācijā, tajā laikā strādāju Vācijā, un es novēroju šo entuziasmu tieši attiecībā uz to, ka mums varētu būt musulmaņu vadība ar spēcīgu reliģisko identitāti un tajā pašā laikā uz eiropeisku attieksmi vērsta un tika apspriesta un pat pieņemts šis jautājums par Turcijas integrāciju Eiropā. Pat ja bija dažādas domstarpības, bet pieņemšana bija ES daudz lielāka nekā tagad. Un es domāju, ka es īsti nedomāju, ka mēs patiesībā uztveram šo valsti vai vienu valsti netik līdzīgu, bet otru līdzīgāku. Kas attiecas uz Turciju un Turcijas politikas notikumiem un šo te vēlmi uz lielāku neatkarību no rietumiem, bet Turciju kā vienu no tās spēlētājiem arī atkal sastāvdaļu un balansēšanu starp šādiem dažādiem spēlētājiem, Krieviju, Ķīnu, ar kuriem varbūt atkal rietumiem ir savas nenoteiktības attiecībās, tad šī te neviennozīmīgā nostāja, kāda ir Turcijai, jā, tas ir bijis tas problēmu vai bažu vai šaubu avots. Bet ja mēs runājam par Ukrainu un Ukrainas ekonomisko nozīmi, tad es domāju, ka šobrīd tā kļūst par Ukraina kļūst par tādu savu veidu atbildību un tiešām ir jau jāatbalsta Ukraina, ES, ASV, ir jāsniedz atbalsts. Tas jau ir zināms tieši tāpat, vai tas būtu šogad, vai nākamgad, vai nākamajos gados. Es runāju par militāru atbalstu, arī finansiālu un arī humāno palīdzību. Taču es domāju, ka Ukrainai ir iespēja un iespējas
attīstīties ekonomiski arī Eiropas Savienības ietvaros, ja rietumu stratēģija attiecībā uz karu tiks mainīta un rietumi pilnībā balstīsies uz domu par to, ka Ukraina šajā karā uzvarēs un kļūs par NATO daļu un būs arī aizsardzība un noteiktas garantijas. Šādā drošā vidē ar drošu Ukrainu, kas ir uzvarējusi karā un Krievija tiek atturēta no rietumu puses. Tad tas var kļūt kā par ekonomiskas izaugsmes pamatu, un tas palīdzēs Ukrainai atjaunoties pēc kara. Un arī tieši tāpat rietumi būs kā atbalsts ekonomiskajai izaugsmei. Tātad Ukrainas nākotne ir atkarīga no drošības. Protams, ka no drošības un no tā, kā beigsies šis karš, un arī lielā mērā atkarīgs no rietumu attieksmes vai rietumu izvēles. Runājot par rietumu attieksmi un izvēli, tad pavisam nesen, pagājušajā gadā, mēs piedzīvojām šo graudu tranzīta transporta problēmu no Ukrainas, kur liela loma bija Turcijai. Viņi palīdzēja Ukrainai eksportēt savus graudus, un tajā brīdī, kad graudi sasniedz Eiropu, mēs redzējām tādu kā atsitienu vai pretreakciju no Eiropas puses, un vai tā tam vajadzētu būt, vai tas ir labi, un vai tā vajadzētu būt, ka graudu cena samazinās, un arī mūsu uz galda arī maize kļūst lētāka, bet lauksaimniecības nozara saka, nē, tas samazina mūsu cenas, mūsu ieņēmumus, un šajā gadījumā Ukraina vairs nav laba. Tas nav vairs vērtīgs partners, ja tas izraisa šādu cenu samazinājumu. Protams, mēs palīdzam pārvadāt graudus, bet tas mums arī dod kādu labumu, bet mums ir jābūt uzmanīgiem, vai šie produkti un ka šie produkti ienāk. Un es zinu, ka šāda uzmanīga attieksme ir attiecībā uz arī putnu gaļu, par tās ienākšanu Eiropā, vispār Eiropas reģionā lielākās ražotnes atrodas tieši Ukrainā. Tad kā jums šķiet šāda uzmanīga attieksme, cik tālu mēs esam ļoti interesēti un kad tas tā kā beidzas, kā šīs attiecības tas ietekmē? Es nezinu, cik akūts tas ir jautājums, ir šis jautājums attiecībā pret vai runājot par Turciju. Ja es drīkstu sākt, tad es domāju, ka mēs esam pilnīgi citādā situācijā, ja mēs salīdzinām Turciju un Ukrainu. Turcijai ar ES ir muitas savienība, un tas ierobežo daudz vairāk Turcijas eksportu uz ES. Šobrīd arī kopš pagājušā gada Ukrainai ir pilna piekļuve Eiropas vienotajam tirgum. Tā ir bezprecedenta situācija, tas ir kaut kas tāds, ko mūsu valstis, ar to domājot Baltijas valsts, Polija ir centušās, vai arī kam mūsu valstis ir centušās piekļūt ar dalību ES, un pat pēc tam, kad esam kļuvuši par biedriem, mēs esam ļoti pielāgojušies, smagi strādājuši pie tā, lai pielāgotu ne tikai lauksaimniecību, bet būtībā visas nozars, lai pilnībā kļūtu par pilnvērtīgu šo vienotā tirgus daļu, un tad arī mums bija dažādi starpposmi un periodi attiecībā uz pilnīgu piekļuvi ES tirgumu. Bet Ukrainai bez šī starpposmā pielāgošanās periodā atbilstoši Eiropas standartiem, bez šo standartu pieņemšanas, attiecībā uz varbūt kaut kādu nozaru, pat arī zaudējumiem, un jau kopš pagājušā gada tātad ir šī piekļuve vienotajam tirgum, tas ir radījis problēmas. Īpaši valstīm, kas ir kaimiņu valsts Ukrainai, Polijai, daļai arī Baltijas valstīm, jo Ukrainas piekļuve vienotajam tirgum, šis sloks ir sadalīts nevienmērīgi starp ES dalībvalstiem, un lauksaimniecības imports no Ukrainas ir sadalīts pirmkārt tādā veidā,
kā tas visvairāk ietekmē, protams, ka Višegradas valsts, Polijas, Centrāla Eiropu un Baltijas valsts. Un tieši tāpēc radās tāds kā apgalvojums vai pārliecība, ka mums ir jāpaplašina šī sloga sadala attiecībā uz tirgus atvēršanu Ukrainai un jārada iespējas Ukraiņu produkcijas transportēšanai arī uz Rietumu Eiropu, jo mūsuprāt, sabiedrības mūsu valstīs, kuras ir daudz vai tik daudz palīdzējušas Ukrainai visos iespējamajos aspektos, es pat neesmu pārliecināta kāds, bet jā, tad atceros šo te, kad ir ticis pieminēts, cik procentus no IKP Latvija ir, vai arī tad, cik liels ir bijis atbalsts Ukrainai no Latvijas puses pret Latvijas IKP. Es domāju, ka ņemot vērā, ka šis ir papildu sloks un tas ir nevienmērīgs, piemēram, no Polijas lauksaimnieku viedokļa, ka tagad atkal ir konkurence arī vēl no Ukrainas lauksaimniekiem. Es domāju, ka šeit ir atkal jābūt sarunām arī ES ietvaros un attiecībā uz Ukrainas iestāšanos. Un es domāju, ka arī citās nozarēs ar šiem jautājumiem būs jāstrādā, lai neatkārtotos tāda situācija, kāda izveidojās ar Ukrainas graudiem un citiem lauksaimniecības produktiem. Mums ir jāatrod veidi, kā visā ES pārdalīt zaudējums vai izmaksas, kas rodas ar Ukrainas dalību vai piekļuvu vienotajam tirgum. Un, protams, ka jāstrādā pie tā, lai Ukraina pakāpeniski paaugstinātu savus standartus un sasniegtu ES ražošanas un kopējā eksporta ES standartus. Toni, kā jūs domājat? Es vēl piebilstu to, ka mums, manuprāt, jābūt gataviem scenārijam, kad cerams, mēs virzīsimies uz priekšu vairāk ar šo un pārvarēsim kara ekonomikas situāciju, tad vērtēsim Ukrainu normālos procesos. Un tad dienas sāksies šī problēma, jo, diemžēl, es ticu, ka būs smagas pārunas un kaulēšanās par cīņu par izdevumu sadali attiecībā uz šo jauno valsti, un ja mēs īpaši runājam par Ukrainu, tai ir milzīgs lauksaimniecības sektors, un, protams, ka būs tad jāpārformulē visas Eiropas Savienības lauksaimniecības politika, jo absorbēt Ukrainu tas nespēs, jo mums nevar būt tāda pati lauksaimniecības politika, kāda mums ir šodien. Un kas attiecas uz Turciju, tad muitas savienība, tas ir viedoklis, ka tas ir bijis izdevīgi gan Turcijai, gan ES partneriem, tiek pastāvīgi runāts par iespēju modernizēt muitas savienību, bet tagad tas ir iestrēdzis tādā politiskā neskaidrībā, kur ir maz politiskās gribas, vai arī no ES puses, ka varētu izskatīties, ka mēs tad it kā, ka mēs pat stiprinām Turcijas režīmu, piešķiram tam kādu medaļu par to, ko tas dara. Bet, tas tātad nav paredzēts, bet varētu būt ilgtermiņā. Un kas attiecas uz tirdzniecības politiku un šiem jautājumiem, tad runājot vairāk vispārīgi, manuprāt, ir vispār atzīts tas, ka, piemēram, tuvajos austrumos Eiropas Savienība ļoti vēlas izveidot noteikts barjeras vai šķēršus, mēģinot nodrošināt vai aizsargāt pašiem savus lauksaimniekus, un tādā ziņā, ka šīs sarunas un retorika, reālās darbības bieži vien ir bijušas pretrunā.
Tad mums arī gandrīz ir beidzies laiks šajā diskusijā, tāpēc es palūkšu varbūt īsus komentārus par diviem apgalvojumiem. Viens no apgalvojumiem ir tāds, ka Eiropas Savienība patiesībā ir ieinteresēta autoritārā režīmā Turcijā, jo tas patur šo te Turcijas dalības jautājumu, tad notur distanci starp šo jautājumu, un tas nav darba kārtībā. Un otra lieta ir tāda, ka tādā pašā līmenī Eiropas Savienībā ir ieinteresēta, varētu būt, ka Eiropas Savienībā ir ieinteresēta, lai Ukrainā karš turpinātos tieši tāpat šī paša iemesla dēļ, lai šīs sarunas nebūtu tik nopietnas par Ukrainas dalību. Es domāju, ka tie ir maldi. Starptautiskajās attiecībās ir pārmaiņas, un mēs to visi redzam. Nedomāju, ka tas ir sācies ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, bet tas ir, protams, ka pierādījums tam, ka mēs šobrīd atrodamies citādākā starptautisko attiecību stāvoklī. Eiropa ir jāstiprina, un Eiropai ir jāpaplašinās, ja tas tiek darīts pareizi, un ja mēs patiesi domājam par Ukrainas dalību un potenciāli ilgtermiņā arī par Turcijas dalību, es nevajadzētu to atmest, un tam noteikti ir jābūt Eiropas politikā vai politikas plānošanā turpmākajos gados. Tonī, un jums ir iespēja noslēgt šo diskusiju. Diemžēl gan man ir jāpiekrīt dažiem jūsu argumentiem vismaz daļēji. Zināmā mērā, es ir aprindas, kas liecas uzskatīt, ka autoritārs islāmistu režīms Turcijā patiesībā ir labs attaisnojums Turcijas neielaišanai, bet tomēr tas nenozīmē, ka visas ES dalību valstis vai visas ES dalību valstis domā tāpat. Tātad tas to nenozīmē, tas ir jāatzīst. Labi. Paldies, un ar šo man ir jānoslēdz mūsu raidieraksts. Un vispirms es vēlētos vēlreiz pateikties Justīnai Gatkovskai no Austrumu studiju centra Varšavā un doktoram Tonijam Alarantam no Somijas ārpolitikas institūta. Paldies! Bet es gribētu vēl noslēgt ar kādu secinājumu, un tas ir diezgan grūti, jo mēs saprotam to, ka gan Ukraina, gan Turcija ir ļoti svarīgas mūsu kaimiņu valstis un šajā konkrētajā datumā, dienā un arī pārskatāmā nākotnē. Viens ir skaidrs, ka Eiropai ir jāturpina nodrošināt iespēju vai vienmēr jāpatur prātā, ka ir šāds te burkāns, kas ir jādod kā iespēja valstīm pieteikties dalībai ES, kuras var izmantot savas tiesības, to darīt, kļūt turpmāk tuvākas Eiropas kopienai, un tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka tam būs nepieciešams daudz laika, būs smagas diskusijas, kuras būs tikpat smagas kā katra nākamā sankciju pakete, ko mēs apspriežam Ukrainas gadījumā. Tad šīs diskusijas turpināsies arī pārskatāmā nākotnē. Un mūsu galvenais mērķis šobrīd ir darīt visu iespējamo, lai palīdzētu mūsu kaimiņiem un galvenais, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt šajā karā. Ar šo es vēlreiz pateicos visiem par to, ka skatījāties Rīgas drošības fórumu, skatījāties vai klausījāties Rīgas drošības fórumu raidierakstu. Uz tikšanos! Paldies!